Kādi faktori ietekmē aknu veselību? Jebkas, kas ar mums dzīvē notiek, protams, var ietekmēt aknu veselību. Bet viens no lielākajiem faktoriem, protams, ir mūsu dzīvesveids, ko mēs darām, kā mēs darām un arī, protams, ko mēs nedarām. Pirmkārt, ja mēs domājam par aknu veselību, noteikti ir svarīgi nekaitēt. Tur ir tradicionāli, ko mēs zinām, nelietot alkoholu. Protams, mēs zinām, ka Dienvidvalstīs viņi vairāk dzer vīnu nekā mēs dzeram Ziemeļvalstīs, bet tas nav labi. Un, piemēram, Ziemeļvalstu rekomendācijas saka, ka tas nekaitīgais alkohola daudzums ir 1 līdz 2 vīna glāzes nedēļā, nevis dienā. Un it kā mums šķiet, ka Dienvidvalstīs daudz dzer vīnu pie pusdienām, pie vakariņām, un redz, kādi viņi veseli, bet, ja skatās uz tādu īstu statistiku, viņiem ir biežāk aknu slimnieki, viņiem ir biežāk pacienti, kuriem ir aknu ciroze. Tad alkohols un nikotīns, tas ir skaidrs, ka tas nav labi aknām, bet ir arī, piemēram, produkti. Jā, protams, tas, ko mēs ēdam. Un tas, kas ir mūsu šis tā saucamais rietumu dzīvesveids, tas ir pats sliktākais, kas var būt gan aknām, gan sirdī, gan asinsvadiem. Un tas, ka mēs pirmkārt neēdam regulāri, jo aknām patīk regularitāte. Tas, ka pārēd brogastis, pusdienas, vakariņus un aknas var paredzēt, kurā brīdī tas būs. Un, protams, ko mēs ēdam. Sliktākais, protams, ir tas, ka šie visi pārstrādātie produkti, kuros ir transtauki, picas un burgeri un visādi fast foodi, tas ir slikti. Arī desas, arī pelmeņi un tādas lietas. Un tiek uzskatīts, ka šie dzīvnieku valsts tauki aknām ir kaitīgāki nekā augu valsts tauki. Un ja mēs tādu trešo faktoru, tā ir fiziskā aktivitāte. Tas, ar ko ļoti daudz cilvēki grēko, jo ja mēs paši esam nekustīgi, arī vielmaiņa mūsu organismā kļūst neaktīva. Un tas nozīmē, ka visam ir tendence uzkrāties, tai skaitā arī taukiem, tai skaitā gan to, ko mēs redzam ārpusē, gan arī iekšējos orgānos šie tauki, tai skaitā aknās uzkrāsies. Lotas Farma – inovācijas veselībai.